Tātad pēc ilgākām pārunām mūsu grupa nonāca pie šādām versijām attiecībā uz ideālo variantu, kad tiek mācīta viela atbilstoši bērnu vecumam, tiek mācītas dažādas kultūras, dažādi kultūras pieredzes, ir bērniem arī fizika, ir praktiskās nodarbības, uzsvars praktiskā nodarbībā, tātad arī ir svešvalodas mācītas, dažādas, ne tikai angļu valodu, visu izpildu bērnu skolā, respektīvi nav mājas darbi. Bērni mācās to, ko vēlās, un veido paši sev saturu, bet skolē palīdz formulēt. Mācību ekskursijas dabā tiek uzsvars likts uz bērnu individuālajiem talantiem, uz viņu konkrētiem talantiem, ko izaugsmi. Un projekta mācības, komandu darbs. Tātad tas, kas ir esošais, ko mēs uzskatījām, ka tas ir labi, kas ir skolā. Tātad sports, mūzika, vizuālās mākslas, tad ir ārpus skolas nodarbības, 4. mājturība, darbmācība, 5. tad ir dispusējs saturs, 6. dispusējs, 6. daudz mājas darbu, kas ir tā kā pretrunā dažiem punktiem, ko mēs iepriekš minējām. Tātad mājas darbi vecākiem, kad vecāki tiek iesaistīti, latviešu tautas tradīcijas, ka latviešu tautas tradīcijām tiek izmantotas dažādi materiāli. Veidots jaunas grāmatas ir labi, kad ir, un sāk domāt par veselīgu ēšanu. Tā jūs priekšā. Protams, viņi īsti mēs nozīmē pirmā. Vai jūs beiguši? Es beiguši atmaldējuši.